Visiem labrīt! Mūsu 4. rīts Madeirā. Labrīt! Mēs beidzot izvilkāmies no gultas. Šodien viss sāp, vispār neko darīt negribās. Es ļoti labprāt paliktu mājās. Bet Vincim šodien ir dzimšanas diena, un mana dzimšanas dienas dāvana šodien ir izbrauciens ar katamarānu 2:30, jā. Tā kā mēs izbrauksim katamarānu, paskatīsimies delfīnus un droši vien paēdīsim atkal. Jā, bet viss reāli sāp, mēs esam noguruši. No gultas vispār negribējās šodien līst ārā, bet mums joprojām ir skaists skats, saulīte spīd, tāpēc visiem jauku dienu. Mēs ēdīsim brokastis. Es gribēju ārā ēst, vīrs teica nē, jo beigi sarežģīts. Viss ir jānes, pēc tam viss jānes atpakaļ. Vakar nopirkām veikalā tādas te sardīnas, gribu pagaršot. Mums ir oliņa, tur ir dēsa siers, hamons, ja, aici, hamon, bola de kaku. Re, kur vēl ir 2 krosāniņi, mēs viņus apēdām 2, jo laikam, jā, 69 kapeikas maksājas, tur citu. Un šitā ir, mēs nopirkām vakar pagaršot medus maizītē. Tur citu ļoti garšīga bija. Visiem, kas ēd, labu apetīti. Mēs beidzot izvilkāmies ārā no mājas, jo laiks ir kāpt autobusā un braukt uz centru. Brauksim ar katamarānu, 100 reizes saku, skatīties delfīnus. Gaidam autobusu. Vislabākais un visdrošākais, manuprāt, pārvietošanās veids šeit Madeirā. Jā. Sēžam, gaidam un baudam skatu. Un atkal ir karsti. Atnācām mēs līdz Santa taksim. Mums vēl stunda laika. Pēc pusstundas laikam var iečakoties, ja? Nenormāli karsti, nezinu. Kroči, ja mēs izdzīvosim, ja man bišķīt stress arī īstenībā. Jā. Izskatās droši, bet man šodien kaut kā bišķīt stresiņš. Pagaidām pirmā lieta, par ko es šeit Madeirā gribu pastrasot. Nu, negribu, bet man tā sanāk, jā. Izskatās iespaidīgi, bet ļoti karsti. Nu, vēl piešķīra mums kārtas numurus. Tagad sēžam, gaidam pusstundu, bišķi vairāk, kad varēsim kāpt uz klāja. Atnācām ēnā pasēdēt, jo es jau, man liekas, cik es pasēdēju 10 minūtes. Užas, cik karsti. Beidzot uzkāpām. Re, kur lupainā, tur tālumā. Nezinu. Pirātu kuģītis. Gaidam vēl joprojām. To see if we make these things right or not. If we don't, they pass us a big ticket, they can took us the license to see dolphins and whales, and we don't want that happening. No, yeter. Nu, es video taisu. Jā, sagaidi. Vai pieturēt? Vai, turēt. To drink milk in the beginning of their lives. Later, the females start teaching how to catch small fish, and when they get older, their lungs start being well developed so they can hold their breath for longer times. They start eating medium-sized fishes, octopus and squids. These dolphins, they eat a lot of stuff. Thank you. Īstenībā diezgan garlaicīgs pasākums. Mums vēl peldēts cik stundas? 2? Mazāk, nezinu, 2. Mazāk par pusotru. Bet, nu jā, delfīni tur, kur viņi arī ir, tur visi saskrien. No cilvēkiem mēs vispār neko neredzējām. Mēs kaut kādu delfīnu nofilmējām, jā, vīram sanāca. Piecelties tur nereāli, vienkārši nosisties uz tur. Es izbaudu Madeiru krastu smuki. So guys, here in our left side we have a
one of our biggest sea cliffs. It's one of the biggest also in the world. It's Cabo Girão with 580 meters high. On the highest point of Cabo Girão, we built a glass platform. That's one of our best viewpoints here in Madeira Island. The only options you have to go down to the beach of Cabo Girão, it's by boat or by cable car. If you look carefully in front, in direction of these tropical fruits plantations, the cable cars are moving. You can see quite easy the cabins of the cable car. They are the orange cabins. Under them we have tropical fruits plantations, between them mangoes, bananas, grapes and passion fruits. Near the shore there is a small walk that led you into the beach that we call it by Feijão dos Asnos. This area in front of Cabo Girão, it's a partial natural reserve. It means the fishermen's. Nu, mēs veiksmīgi no kuģa nokāpuši un domājat, ko darīsim. Protams, gaidam ēst. Ēdīsim. Aici. Čau. Čau. Atnesa mums ēst. Visiem labu apetīti. Tas bija tik mīļi un forši. Dāvana man dzimšanas dienā no īpašnieka. Tas bija tik negaidīti un superīgi. Liels viņam paldies. Nereāli garšīgas konfektes. Mēs 3 apēdām. Viņai katrai sava forma, katrai sava garša. Nereāli garšīgas. Man liekas, visgaršīgākās končas, ko es savā dzīvē esmu ēdus nopietni. Man bija sirsniņas formā. Ko apēd vīrs, es nezinu. Tās ir no šokolādes veikala. Vīrs saka, būs jāpagūglē. Iespējams, tas ir kaut kāds handmade. Liels paldies Enrikiem par dāvanu. Tiešām, jā, šitas te nosaukums būs jāiegūglē. Tiešām Enrika beigais malacītas. Māsa viņam nostučīja, ka man ir šodien dzimšanas diena un viņš atnāca pie mums ar šampi un končām. Ir vienkārši superīgi. Mums te mazliet laiks pabojājās, debesīs pilns ar melniem makoņiem. Likās vienu brīdi, ka līs. Gribētos piedzīvot lietu Madeirā, jā. Tāds sadrums un diezgan augsts. Jau gaismiņas tālumā spīd. Madeira gatavojas tumsai. Madeira tumsā vispār super. Bijām šodien uz tā katamarāna, vīram saku, tumsā būtu, man liekas, ļoti iespaidīgs skats, pat cik visu to Madeiru varēja redzēt. Tur, kur mēs braucām, tumsā varētu būt vispār izcils skats. Jā, ļoti tumšs šobrīd šeit ir. Mēs vēl gribējām pie basēna, varbūt šeit paspēt patusēt, bet, nekā, nereāli augsti. Tiešām augsti, bet joprojām ļoti skaisti. Visiem atā! Es nezinu, kurš dienas rīts ir šodien. Ēdīsim brokastis, īpašais negribās. Atkal ola, desas, kafija, maize. Te vēl pārpalikums ar desu un siers. Pēc tam taisamies, dosimies atkal uz centru. Nopirksim, man vajag aptieku, jo man ļoti sāp ausis. Pēc lidojuma viņa sāpēja un pakar okeānā vēl sapūta. Tāpēc dosimies uz centru un pēc pilieniem. Un pēc tam mēs braucam ekskursijā. Gaidam autobusu, brauksim uz centru, jānopērk kaut kas ausī. Šodien jūtos tām neīpaši labi. Ausis sāp, tā kā drabulis. Domāju, vakardien okeāns mani sapūta. Okeāns mani gribēja iesūkt kaut kur jaičuk. Nu, lūk. Un pēc tam mēs brauksim ar autobusu pa Funšalu. Mums ir tūre. Un pēc tam skatīšos, kā es jutīšos. Un tad mēs brauksim ar nākamo autobusu. Es aizmirsu, kā to vietu sauc, karoči. Lūk, tāds ir mūsu plāns. Cerams, ka man ausis pāries. Ejam mēs uz veikalu, uz aptieku. Šodien ārā ir saulains, bet man ir jaka, jo man ir visu laiku augsti. Ot redzi? Tālāk. Bet man ir augsti. Vīrs īsā krekliņā, es jākā. Kā čumošņica. Pagaidām man salst. Jā. Suņa skrien. Suņa skrien. Te jāskatās zem kājām, te nokrist var. Ok, galvenais dienas uzdevums izpildīts. Zāles man nopirktas, es jau viņas sapūtos un apdzeros. Ejam, kroči, uz autobusu. Atnācām līdz savam taksim, brauksim Funšalas tūre un Kamara de Lobos tūre. Tas stāvīgs autobus, es ar savu sapūstu ausu sēdēšu augšā, jo vīrs nepakam negrib sēdēt lejā. Bet es viņu par to pīļīšu visu dienu. Atā. Ieradāmies Kamara de Lobos
Ceru, ka pareizi izrunāju. Ejam skatīt, kas te labs. Nu, labāk tā. Dikti skaists šitas. Ejam augšā salīt. Tās ir banānu plantācijas. Skats īstenībā ļoti iespaidīgs. Es nezinu, kā viņi tur vāc nost. Ar virvēm, ar trepēm, bet nu, smuki ļoti. Beidzot mēs garšosim limpetus. Funšalā tur, kur mēs bijām, tur nekur neatradām. Nevienā vietā bija, bet viņi nebija. Re, kur maizīte. Un man ir ponča ar marakuju un vīram Fisherman ponča. Visiem labu apetīti. Kroči paēdām mēs nereāli garšīgi tie limpeci, jā, bija. Es pat rakuškas no viņiem nospēru dažas. Ļoti garšīgi. Mēs zinājām, ka tādi šeit ir. Visi viņus, mēs video skatījāmies, visi viņus ēda. Kroči mēs arī sagribējām viņus pagaršot, protams, ka 13 eiro par porciju uz diviem, nu, es tur beigi nebija ko. Īstenībā bija garšīgi. Pēc tam iegājām suvenīru veikalā, sapirkāmies vēl savu krekliņu, nu, vēlāk varbūt parādīšu, bet arī neparādīšu. Viss čel. Cik burvīgi. Mēs esam ceļā tur augšā uz to bāku. Es nezinu, mēs mēģināsim kāpt, bet paskatīsimies, jo likās baigi stāvi. Tāpēc paskatīsimies, jo līdz autobusam mums ir stunda un 10 minūtes. Tāpēc pagaidām vazājamies. Izdomājām tomēr nekāpt, jo baigi stāvs un ir diezgan karsti. Un mēs tikko iekodām, nepaēdām, iekodām. Jā. Ai, fantastiski. Vienkārši skaisti. Skaisti. Tas ir zvejnieku ciematiņš vispār. Mēs te vakar ar kuģi braucām viņam garām. Jā. Olā! Apartamentu, ja? Jā. Pasūtījām, mums līdz autobusam laiks, iedzersim ponča la negra for me. Un tu paņēmi Nikitu, jā? Jā. Kom alkoholi. Nu, gaidam. Karsti šodien. Kā parasti. Viss kā parasti. Ponča la negra for me. Un Nikita for my darling husband. It's look delicious. Mēs ar vīru secinājām, ka mums turisti nekādi. Kroči, mēs esam Kamaro de Lobuš, ja? Jā. Un mums teica, ka te ir ļoti garšīga ponča. Mēs tur tajā vienā iestādītē izdzērām. Man bija marakuju, vīram bija Fisherman. Tagad es izdzēru pončā la negra, vīrs izdzēra Nikitu. Un tagad mums nes pončā... Un tagad mums atnesa pončā... Absinte ponča. Un mēs izdomājām, ka mēs uz nākamo galapunktu nebrauksim. Nu, varam vienīgi rāpot, es nezinu. Bet, nu, pagaidām nē. Nu, mums turisti kroči nesanāca. Iestrēgām. Viss ir garšīgi. Es, man liekas, vienkārši varētu braukt autobusā un skatīties uz tām mājām. Gudīgi sakot, no viss tā, ko mēs esam redzējuši pagaidām, mums ļoti patīk. Skats kalnā, čista. Un ļoti patika tas, ka Kamaro de Lobuš, es atvainojos, es atkal tā teicu. Man tur ļoti patika. Skaisti. Ausis sāk kļudēt. Nu, karoči, es neatceros nosaukumu, mēs atbraucām. Kabožražro. Skaidrā prātā es nebūtu šeit atbraukus, ok? Ejam tur, kur stikla grīda, un atkal okeāns mūs sauc. Tavas zaļās kediņas. Manas ausis. Oi! Esam atpakaļ Kamaro de Lobus, izkāpām no autobusa. Gaidam nākamo brauc laikam arī. Ļoti patikās šeit. Miers, klus. Nu labi, klusums nē, bet man ļoti patikās. Un nedēļas bija vienkārši burvīgi, fantastiski dievīgs. Un ponča.
Esam atpakaļ Funšalā un meklējam, kā jūs domājat, ko pareizi, kur mēs ēdīsim vakariņas. Mēs beidzot izvēlējāmies, kur ēst. Mums atkal alus, gaidam ēst. Re, kur mans mīļums dārgums. Mums ārā diezgan pāvēs, bet izvilkāmies pasēdēt, izbaudīt šo skatu, vairs nemaz tik daudz nav palicis. Sildamies ar ponču un vienkārši sēžam un baudam, reāli baudam. Sāk gaismiņas jau tālumā mājām parādīties, ritīgi skumši pēc šī visa. Šodien ļoti nogurām, kaut gan lielāko dienas daļu braucām autobusā, bet tāpatās kaut kāds beigais nogurums pa visām šīm dienām. Te ir ļoti skaisti. Noteikti brauksim atpakaļ. Kārtējais rīts Madeirā. Mums šodien, es teikšu, silti nav, pavēsi, es jakā. Dosimies uz pilsētu, uz, kā nu kuram tur liekas, bet uz eksotisko augļu festivālu. Jā. Un pārmaiņas pēc arī brokastis paēdīsim šoreiz centrā, mājās neēdām. Tagad īstenībā mazliet ēst gribās, bet nav kritiski. Tā kā laiciņš mums, tā. Visiem jauku dienu, tā. Ēdīsim mēs brokastiņas, visiem labu apetīti. Te kaut kas būs, te gribētu teikt cepās malka, bet nē, malka kurās, bet tur kaut kas cepās, vai kas tas ir? Iekurina. Kroči, te vēl nekas nenotiek, galdiņi salikti. Pagaidām te vēl nekas nenotiek, varbūt tikai vakarā, skatīsimies. Un kūģis aiziet tālumā, un sākas viss no gala. Ko tu te fočē? Jā, kāpēc? Man Madeirā patīk viss, ko es esmu redzējusi, bet tas skats kalnā, tas būs mans mīļākais. Mums ieteica ļoti garšīgu maizes veikalu, nopirkām šitādu kūciņu un šitādu kūciņu. Mums iepakoja katru kūciņu savā kastītē. Mēs vēl paņēmām šitādus 4 maizītes. Mēģināšu izvilkt kopā. Mums ieteica to maizes veikalu. Tur ir cik ļoti garšīga maiziņa, vienmēr svaiga. Paņēmām lielo, pārmaiņas pēc ēdīsim mājās. To es jau vairs nevaru. Tā, šitas ir man, brīsā sēma sukar ar cukuru. Un vīram ir brīsā marakuja bez cukura. Vai es tagad sajaucu? Nē, vīram ir ar cukuru. Šits kroč ir vīram bez cukura. A sēma sukar, tas ir mans, tas ir ar cukuru. Tā. Sapirkāmies šodien atkal suvenīrus. Puķīte, ķirzaciņa, vēl viena, šitas magnētiņš, šitā pakaram, tā kā dvielītis, man atslēgas piekariņš, I love Madeira, magnētiņš, vīriņam piekariņš, vēl, principā viss, jā, tur vēl, ko mēs jau bijām iepirkuši pirms tam. Viss. Vēl es gribu savu izdomāju korķa maku nopirkt. Vai šodien vēlāk, vai rītā. Mums rīt, principā, pēdējā diena, lai pastaigātos. Jā, diemžēl pēdējā.